Nepalaid garām šī gada īpašos saulstāvus. No 21. līdz 24. jūnijam ir spēka dienas, kuru potenciāls ir obligāti jāizmanto, jo procesi, kas notiks, mainīs tavu dzīvi. Kāpēc? Tūlīt pastāstīšu. Pirmkārt, vasaras saulstāvji pats par sevi ir gada enerģētiski vispiepildītākais laiks, kad saule ir savā visaugstākajā punktā, lielākajā jaudā un sūta mums savu bezgalīgo enerģiju, ar kuru mēs varam piepildīties paši un piepildīt arī savus plānus un sapņus. Otrakārt, šogad saulstāvju sākuma datums numeroloģiski veido maģisko skaitli 369. 21. datums veido trīnieku, jūnijas ir 6. mēnesis un saskaitot 25. gada ciparus izveidojas 9. Tas piesaista īpašu spēku šim notikumam. Domas un mērķi, kas ir izteikti šajās dienās, var daudz vieglāk materializēties. Un treškārt, sākot ar 21. jūniju, Saule un veiksmes planēta Jupiters būs harmoniskā savienojumā, kura maksimums būs 24. jūnijā. Līdz ar to šis ir gada spēka punkts, kad vari mainīt savu likteni. Un viss, ko mēs domāsim, plānosim, teiksim, darīsim šajās dienās, ieliks jaunus pamatus dzīvei. Tāpēc ir tik svarīgi šo periodu pavadīt pozitīvi. Nekādā gadījumā nelaižam iekšā sevī neko negatīvu, lai nebūtu nekādi strīdi un drāmas pie ugunskuriem, nekādu bēdu, skumju, ak, es nabadzīņš, nekāda dusmu un naida. Nekādas ļaunu vēlēšanas citiem vai skaudības. Visu šito deaktivizējam. Citādi tas viss aizvien pieaugs jūsu dzīvē. Un mēģinam izvairīties no melnām drēbēm šajās dienās. Būtu forši uzvilkt kaut ko gaišu un tīru un jaunu, ja ir. Tā, par negatīvo pabrīdināju un tagad par to, kā vislabāk pavadīt šīs dienas. Iesaku, ja ir iespēja sākt ar kaut kāda veida attīrīšanu, kas un kad, to es pastāstīju iepriekšējā video. Piemēram, izmest kaut ko vecu, izmazgāt grīdas, var izpildīt manu pagātnes palaišanas meditāciju vai jebkādu citu rituālu, caur kuru nonulē savas vecās enerģijas, lai varam tīri un atvērti ielaist šo maģisko spēku sevī. Tad jebkurā no šīm dienām vēlams pamosties laicīgāk un pabūt rīta saulē. Ja vien mums te būs vispār kāds saulains rīts šogad. Ja nesanāk no rīta, tas nekas, ķeram sauli, kad viņa būs. Un tad taisam tādu rituālu. Ideāli būtu basām kājām saulītē pastāvēt vai pagulēt kādas 10-15 minūtes un iztēloties, kā saules gaisma iesūcas katrā tavā šūniņā, uzķert to sajūtu, ka tu peldies saules zelta starojumā un tajā brīdī iekšēji klusumā vai skaļi izsaki savus mērķus, plānus un sapņus. Bet pievērs uzmanību, kādā formā tu to saki, lai tur nebūtu nekādi negatīvi apgalvojumi. Piemēram, es lūdzu, kaut es nebūtu slims, vai lūdzu, palīdziet man tikt ārā no nabadzības. Tātad nekādus ne un nekādu lūgšanu. Visam ir jābūt pozitīvā apgalvojuma formā. Piemēram, es esmu pilnīgi vesels, es dzīvoju pārticīgu un bagātu dzīvi, man ir brīnišķīgas attiecības, manā ģimenē valda harmonija un saticība, es mīlu savu darbu. Kaut ko tādu. Parunā ar sauli, ieelpo sauli, sajūti, kā viņas maksimālā enerģija dod spēku tavu vēlmju realizācijai. Šajās dienās, tīpaši 21. un 24. jūnijā, ir ļoti labi sarakstīt savas vēlmes, nākotnes vīzijas, gan mazus sapņus, gan grandiozus, pat tādus, kas liekas nereāli tagad. Šajā pasaulē ir iespējams viss. Gandrīz viss. Un it īpaši, ja manifestācijas veids tādā enerģētiski spēcīgajā laikā. Tā kā tagad. Tāpēc sajūti savu lielo dzīves uzdevumu, vizualizē savu perfekto dzīvi. Visums un daba šodien mums dod visas iespējas, lai iepūstu veiksmi tavā dzīves kuģa burās.
Un vēl viena metode, kā aktivizēt vēlmi, vari uzrakstīt šeit komentāros, ko tu esi ieguvis vai sasniedzis līdz nākamajiem saulstāvjiem. Piemēram, es esmu laimīgi apprecējusies, vai es nopērku dzīvokli Rivjērā, vai es esmu dabūjis darbu Rīgas domē. Jo šādi tu to vēlmi ieliec šajā maģiskajā laukā, un tas arī dod papildus enerģiju tās aktivizēšanai. Nu ko, tad svinam, baudam un veidojam savu jauno brīnišķīgo dzīvi. Lai visiem jaudīgi šie svētki!